Pie mums šodien varens ciemiņš Mairis Briedis, pasaules čempions boksā. Mairi, pirmais jautājums pirms svēršanās vai pirms intervijas, cik tev svars tagad? Nu, 96,5 metrā. Jau aiziet, jau tā kā mierīgi var sākt ēst. Tu zini, ka mēs pagājušajā sadarējām, kuram būs lielāks svars, tev vai Hugam, un abiem bija līdzīgs. Bija līdzīgs? Viņam pa 100 gramiem bija vairāk, bet teica, ka esot līdzīgs. Bet es saprotu, ka diēta arī bija viens no tiem, kas šī mača rezultātu izšķīra, jo to es ēdienkārt pirms mača gan savācis, gan mainījis, gan tā kā pieskaņojis. Tā ir? Nu jā, tur vairāk treneris atbildēja par to, un mazliet pamainījām tur dažas nianses, un piegājām pie svara ļoti viegli. Jā. Un nebija nekāds tur badošanās, svars bija tā pienācis, ka pēdējā dienā bijām tieši svarā un arī jutos. Kas tā ir pa metodu? Džokoviča metodu? Gluten free vai kas tas ir? Es nezinu, ko viņš tev devējis? Kāds ir Džokovičam, bet tur īstenībā tāds viss pakārtot ir sākot sākuma posmā, ko es ēdu. Un pats galvenais, ko es ēdu pēdējā nedēļā. Tas tāds, mūsu tāds, nenoslēpums, bet izkostā tāda lieta. Šeit ir no Twitter arī Dārta Jakovicka prasa, kā ir ar ikdienas ēdienu, kad bokseriem pirms sacensībām ir kāda ēdiena, kuras vēlams ēst vai neēst. Pasaka, kuras ēst tu ēd, bet kuras ir vēlams neēst. Tas jau ir atkarīgs, nezinu, kādam jāmet svars, kādam nav jāmet svars. Ja tu labāk ceptu neko neēst. Es domāju, jebkuram cilvēkam labāk vārīt, ja tu gribi tieši nomest to svaru. Lai smagums nav arī, jā, tas ir aknē papildus slodze, un priekšām jābūt jau brīvam, jājūtās brīvam. Ja tu sēdies ceptus kartupeļus un ceptu gaļu, un tev vēl maizi pavirs, tad diezgan grūti ir organismam ir. Bet daudz kas, labāk jāizt visu vārīt vai tvaicētu Bet, protams, arī var cept, bet tas ir kaut kāda daļiņa. Mairi, tev ir kaut kāda fiziskā sagatavotība, un tu vēl nezini, vai tu tiks pie Huka vai netiks. Un tajā brīdī, kad tev pasaka, ir variants, lūk, tajā datumā mēs gaidīsim šo cīņu. Kā šis treniņa darbs notiek? Jo tas, ko mēs redzējām ringā, godīgi sakot, tādu tauriņu dēļ tavā izpildījumā. Boksa pasaule ir pārsteigta, bet taktika, acīm redzot, tā ir viens. Bet cik ilgi un mērķiecīgi ir jāgatavojas tieši šādai konkrētai cīņai ar nodomu? 12 raundu cīņai. Ar nodomu, skaidrs. Es boksēšos, arī jau šodien domā, es boksēšos tādā manierē, tā kā tu parādīji, vai ne? Tā nevar pateikt, ka es gatavojos šai cīņai 3 mēnešus, bet kopsumā 14 gadus. Tieši tā. Un neviens, protams, boksers pat arī vienkārši sākot 3 mēnešu gatavošanās ciklu, viņš trenējies 2 gadus, viņš tādai cīņai nevarēs sagatavoties pa 3 mēnešiem. Tas ir laiku gaitā, tas ir gada pieredze protams, Agris Frejs, fiziskā sagatavotības treneris, pielika ļoti daudz tieši, ko mēs arī redzējām, kustību uz kājām, to visu eksplozitāti, kas, lai es brīvāk justos tādā ringā. Un tas mēs pa tiem 3 mēnešiem pacēlām to, kad es arī sāku augstāk lekt, jūtos brīvāks. Augstāk? Jā, mēs arī... Cīņas laikā? Nē, bet tieši tajos vingri... Faktiski tavu parametri, cik tu vari uzlikt augstu? Eksplozitāti, jā. Cik tu vari tagad uzlikt? Tā kā bija pats formas augšvels. Metros mēs tur nemērījām. Labi. Centimetros arī nemērījām, bet principā es tā kā gargabalnieks, teiksim, kas vieglāk ir noskriet garus gabalus, tad parasti gargabalnieki nevar uzlikt augstu, var sprinteru uzlikt augstu. Bet tad mēs pacēlām to eksplozitāti, un tad brīvāk uz kājām, un visi to pamanīja to, kad es kādreiz varbūt vairāk uz kājām stāvēju, bet šeit tagad tieši tā kustība bija attīstīta vairāk. Pēc uzvaras ir kā grēks prasīt, vai tev patika šī maniera, bet tas, kas sanāca, tu jūties komfortabli, jo ir dažādas cīņas redzēts ar tevi. Citkārt tev pretinieks piespiež kustēties citādi. Šobrīd tu darīji tā. Tas ir tavs rokraksts, tu gribētu palikt pie šāda rokraksta? Daudz, kas ir vēl jāpapildina. Neesmu apmierināts pilnībā ar savu sniegumu. Daudz, kas ir jāpapildina. Un, lai būtu līdz ideālam, vēl jāstrādā. 12 raundi. Pārnestā nozīmē, ja tev būtu jāskrien kross, tas ir pusmaratons? Ja tev maratonā, tad pusmaratonā vēl ik pa laikam sīstu ar koku pa muguru vai pa seju, tad iespējams, ka kaut kādā skrienot cauri tur kaut kādai alēņai. Bet
To tā nevar salīdzināt. Vienkārši fiziskais tāds skrējiens, tur tāda cīņa ar sevim tikai. Jā. Bet šeit ir boksā gan cīņa ar sevim, gan cīņa ar pretinieku. Un tas ir tā specifika tādā boksā, kas tu var būt fiziski gatavs uz 20 raundiem. Jā. Tie paši skrējēji, ir bijis vienkārši tāds piemērs atnāk, viņš skrien maratonu, var noskriet brīvi, tāda viņam ir stamina, nenormāli spēcīgs viņš ir. Bet viņš pats ar savu spēku, kad sāk boksēties, viņš pats ar savu spēku sevi noēda un piekūst. Viņš saspringzinās un nemāk atbrīvoties. Boksā jau jāmāk atbrīvoties ir pie sitiena, pie aizsardzības. Un, ja tu visu laiku būs saspringts, viens rauns, un tu esi jau beidzis savu boksēšanos. Klausies, es to boksu maču visu nostājos, un man pārsteidz viena lieta, tas netīrais huka stils, ka viņš ļoti daudz izmanto elkoņus. Vai tu biji gatavs, teiksim, un tas tiesnesis redzēja to netīro spēli vairāk? Tiesnesis redzēja, un tiesnesis aizrādīja, bet neņēma punktu nos par to. Un tāds ar elkonu pa kaklu tādu, viņiem bija tie... Jā, tur bija tāda no taibuks. Ļoti netīri, jā. Bet huks ar to ir arī... ar to arī viņš ir vienmēr vinējis, vairāk vai mazāk, jo kaut kur pielaižot kļūt pretinieks, viņš uzreiz soda par to un uzbrūk. Man tur viena nianse bija kaut kādā 11. vai kurā raundā, kad sanāca, kad sagriezos ar muguru pret viņu, un tad, principā, tad es neredzēju, ko viņš darīs. Tur viņš varēja arī pa muguru, pa pakausies. Un to sitiens, kurus tu neredzi, tie visbīstamākie, principā, boksā vispār. Bet tu viņi nesit, ka tu biji no mugurpuses. Ļoti bieži bija situācija, ka tu tāds zolīts bija, jā, es nevaru savu pārkāpt pāri, ja viņš galīgi būtu man tur sakaitinājis un izvedis no pacietības, tad iespējams, ka aiztaisīt acis un to, ka tiesnesi, to, ka līdzutēji viņi ir, būtu sodījis viņu, bet tā kā es kontrolēju to cīņu un redzēju, ko viņš darīs un kad viņš darīs, tad es neriskēju, lai tiesnesis, lai nebūtu tiesnesim iemesls noņemt man punktu un darīt man kaut kādus zaudējumus. Pārtraukumos starp raundiem, tu sēdi, tev apstrādā. Kas tas pa krēmu, ko tev tur liek speciāli uz ādas? Ar ko tas izceļas? Ar ko tas ir īpaši? Nīvijā krēms. Lai mīkstāk āda. Nē, ko tev tur dara, lai tev nepārsistu kaut ko ādā? Elastīgāk paliek? Kas slīd nost? Elastība, jā, vazelīns, kad sasūcās, viņš vairāk iesūcās ādā, āda paliek mīkstāka. Līdz ar to arī ir mazāk iespēja, kad būs kati. Pārplāst. Pārsist kaut kādu kauliņu. Nē, būs tas tur, kaut kāds pampums. Jā, viss, gan iekšējā hematoma. Jā, hematoma iekšējā. Gan arī, kad ir pārsista uzvests vai āda, tad tas tā tev traucē jau boksēt. Un tu apsēdies tagad ringa stūrī, un treneris ar tev runāt. 10. rauns. Tu dzirdi, ko viņš runā? Jo ir taču arī kaut kāds spēka izsīkums, un tu pats koncentrējies. Un, godīgi sakot, dažos gadījumos liekas, labi, parunāt, tas ir tavs darbs, bet es tagad mēģinu savākties nākamajam raundam. Viennozīmīgi man būtu grūtāk boksēt, jo no malas redz vienmēr labāk. Jā. Tāpēc arī, kad arī sēžot pie televizora, tu analizē, pēc tam skaties to savu cīņu, liekas, Rikuris varēja šeit izdarīt tā, te varēja tā izdarīt. Tāpēc treneris redz no malas, viņš pasaka priekšā, ko darīt, kad labāk darīt un kā labāk darīt, kā samainīt varbūt iespējams to cīņas gaitu. Man pat 9. raundā bija, vai kurā tur raundā es trenerim prasu, ko man tā darīt. Jā, jo treneris redz to visu no malas, un tad, tur kaut kādu izveido uzreiz tā raunda plānu. Es vēlreiz par cīņu. Tad kurā raundā tu sajūti, ka kurā tev raundā bija tā krīze vislielākā? Man ļoti interesē, tāpēc, ka es skatījos, jau bija tur tāda raunda ļoti nepārliecinoša. Tur sanāca, man diafragma aizsit ciet 5. 6. raundā. 5. Es arī domāju, ka 5. tu izstījies tieši tā, kaut kas notika. Tad Mareks Sauskis viņu iemasēja vietā. Tā kā atslābināja viņu, lai būtu vieglāk elpot. Tajā pārtraukuma laikā, tas viss?
Jā, tikai neredzējām, vai redzējāt kaut kādā brīdī to, ka rociņas bija no stūra. Tur jā, bet nevarēja saprast, ne jau tur kāda meitene tur čamda, ja, bet viņš strādāja tā, apķēries aiz muguriņas. Jo iekšā drīkst tikai būt viens cilvēks. Tā kā Mareks apķēries, bija tur arī to stūri, pie reizes stabu. Un izmasēja. Jā, atbrīvo diafragmu. Un līdz ar to tu uzreiz te spēki parādījās vairāk, jā? Spēki neparādījās, bet tu vari brīvāk jau kustēties un elpot. Un kurš ir tas mirklis, kad tu to ribu lauzi? Jo tagad tas stīvums uz divāniņa, lai skatītāji nepārprot, Mairim ir šis savainojums reāls, un tu tagad tā kā sēdi, tā kā tur, bet tu mača laikā saprati, kurš ir tas sitiens vai kurš ir tas mirklis, vai tas pagāja, cik automātiski paiet cīņu, un tad tu, man sāk sāpēt kaut kas. Nē, kurā brīdī trāpīju, to es arī tā arī nesajūtu, bet es sajūtu tad, kad es pats citu un savērpos, un tad bija tas krakšķis, ka tā riba pārlūza un pārlec pāri vienotrai. Un tad, jā, un tad tas bija 12. raundā vidū. Paldies Dievam, jā, ka tas 12. bija. Un tas pirmo reizi mūžā, bet pirmo reizi mūžā es arī kļuvu par pasaules čempionu. Ar kaut kas ir jāupurē. Jo ir jānospēlē arī teātris, jo pretinieks taču ar tevi vēro, vai ne? Nu, protams, ir jāsakož zobi un jādara, lai neparādītu savu vājumu. Jūs pēc mača braucāt arī uz slimnīcu, bet es pieņemu, ka boksā tas ir vispār normāli, ka aizved uz slimnīcu un pārbauda arī galvu, vai ne? Nav tā? Galvu nepārbaudīja. Es nepārspēlēju, reiz 10 man tur 10, man beigās jau visa komanda jau pierunāja. Es jau negribēju uz to slimnīcu braukt, man nepatīk tās slimnīcas. Bet beigās tad pierunāja, es aizbraucu, uztaisīju rentgeni, bet Vācijā pateica, ka viss kārtībā, jo viņi neredz tos krīmsli tieši kauli, viss kārtībā, un pateica, viss kārtībā, nekā nav. Staigā. Un šeit es atbraucu pie mūsu speciālistiem, pie Pētera Līkuma, kas ir ar to sonus. Magnētiskā rezonanse. Ne magnētisko rezonansi, bet ar to... Rezonansi? Ar to sonoskopu. Ultrasonogrāfiju, jā. Okay. Un jā, pastījās, studenti stāvēja blakus, viņš parādīja 2 minūšu laikā atrada uzreiz, kur... Tas nav medicīnas. Nē, labi, viņiem arī. Varbūt viņi tur nohalturēja. Jā. Man ir viens jautājums par jostām. Tev ir viena josta, ko mēs šodien neredzam, bet vismaz pārējais laikā stāstīja par to otru, ka tu varēji dabūt otru jostu, IBF. IBO. Jā, IBO. Un kur tā problēma ir, kāpēc tā josta, kur viņi pakarājās gaisā? It kā teica, ka jūs nesat samaksājuši vai kaut kas tā, tur jāmaksā. Pastāst par visu vēsturi bišķi. Par daudz, ko jāmaksā ir man. Bet, Zinu, tāpēc cilvēkiem ir interesanti zināt, kas vispār ir tas tāds. Man bija galvenais primārā bija VBC josta, kas bija pat galvenā. Un IBO bija Huks bija pasaules čempions IBO jostā. Un mums lika, neslika, bet prasīja, mēs samaksājām par 3% no honorāra bija par VBC jostu, un vēl vajadzēja 3000 piemaksāt, ja tu gribi pretendēt arī uz IBO jostu. Šī paša mača laikā. Tātad viens mačs, 2 jostas. Tātad, ja tev ir vairāk jostas, pa katru jostu ir jāmaksā. Un ja tev nav naudas, tad tu tās jostas tev var dabūt, tā sadāk. Nē, vispārējām valda nav naudas. Līdz Rīgām viņš labi, es domāju, ka tev jāmaksā vēl pirms. Jā, un tad jūs sapratāt, ko terēs, apmēram tā. Mēs tā kā neriskējām, un priekš kā mums tas vajadzīgs ir riskēt, es domāju, bet mēs bijām gatavi pēc tam samaksāt, bet pēc tam viņi teica, ka tā nedrīkst, un kad tā ir tāda laimes spēle. Tad tā josta palika viņam, kaut viņš zaudēja? Nē, josta palika vakants. Vakants. Šobrīd tā josta tev ir iedot. Mēs uz tās jostas var fotografijās parādīt, tur ir fotografijas, un Valdi tur ir, un Mairis tagad var papildināt, tur ir 4 fotografijas. Muhameds Ali, Mairis Briedis, tad ir Huks, kas ir pretendents, un tad ir Jose Suleimans. Tas, kurš ir šīs organizācijas prezidents, un tagad viņa dēls turpina rulēt to visu, saprot, tā ir, ne? Un vēl ir viena bilde Luis arī, bokseris uz tās, uz tās jostiņas, bet to es nesaprotu, kāpēc viņš tur ir. To tev ir skaidrs? Man tā liekas, tur ir 6 bildes. 6? Jā. Jā. Es no kreisās puses, tā liekas, mana bilde, Lennox Lewis un Muhameds Ali. Jā. Un pēc tam bija prezidents Suleimans. Jā. Taisons. Aha. Taisons arī uzlikuši bija visu tur. Taisons un pēdējais? Un Huks. Huks. Bet tā kā jūs no galva. Šī josta tev paliek uz mūžiem. Tas ir skaidrs, vai ne? Tā kā trofeja. To nos neņem.
Tieši šādi. Ja? Bet tās pārējās bildes, laika gaitā viņas jau rotē. Paliek tikai tie, tā sauktās leģendas, acīm redzot, tās, tie mega cilvēki, vai ne? Tā jau ir čempions pretendents, tā apmēram. Tas sanāk, ka Taisons ir hukte pusē, tai zaudētāji pusē, ja? Nē, nezinu, kā tur sanāk. Nē, es jokoju, es domāju, kādā ziņā, kā interesanti vispār. Tur jau tā īstenībā tur pat nevarēja saprast, kā tur būs, jo bija jau uztaisīta pēc cīņas balīte par godu huku uzvarai. Jā, bija plānot jau. Bija jau uztaisīta pēc tam pirms cīņas, bet, protams, tur maz cilvēku atnāca. Man stāstīja tie, kas... Tu jau nebija tur, kāpēc lai iet? Viņš bija tik pārliecināts par uzvaru? Jā. Labi, pirms cīņas arī bija stāsts par boksa cimdiem. Ja? Jūs tagad sanākat kopā, 2 cilvēki, kas boksēsies, noliekat savus cimdus uz galda. Un es sapratu, ka latvieši vai tava puse kaut piesējās huka cimdiem, bet cimdi taču vienādi izskatās. Viens ražotājs. Ko tad viņš tur arī saražot? Speciāli domā? Viens ražotājs, bet ja ir uz vienu roku, tad tur bija tā, ka viņa cimdi bija mazāki. Jā. Uztaisīti tā kā speces pasūtījums viņa rokas izmērā, teiksim tā, lai darētu ideāli priekš viņa, lai nekas tur netraucētu, ne pirksti, ne spiestos, gan kulaks. Kā tu to redz uzreiz? Tas taču pie galda pienāca, taču tev nav laika nekādām analīzēm. Vai tu to uzreiz pamani? To uz brīfingu bija atbraukuši mana komanda, es nebiju braucis, jo es atpūtos. Cimdi pat bildē, neesat redzējuši to bildi, kur tie cimdi ir stāv kopā. Kāda viena ir mazāka, otra ir lielāka. Tātad... Vizuāli jau redzam, jā. Vizuāli bija pamanāms, jā. Un tad Alberts, mans promoters, tur uztaisīja tādu skandālu, tā kā, tie tur vācieši sēdēja tādām lielām acīm un nesaprata. Un pat Alberts bija gatavs jau teikt, kad cīņa nenotiks. Kad cīņa atliekās, un tas Ants saka, met mieru jau, met pa bremzē, mēs esam gatavojušies 3 mēnešus, un tagad ar cimdiem neboksēsim, tā nevar, un tā nebūtu pareizi, bet pēc tam, nebija varianti. Tagad mēs zināsim nākotnē, kad ir līgumā jāatraksta to, ka cimdiem jābūt vienādiem, un daudz visādas nianses, kad pat līdz pat soda sankcijām, ja kaut kāda ir sprunguli liekas, tā kā, piemēram, man bija, uz kuras, paldies Dievam, neapsēdos ķeblī, kurā bija nagla, uz kuru apsēdās treneris sākumā. Un pārbaudīs uzreiz, kad ir nagla. Un pa drusciņai kaut ko gribēju visu laiku mums tā kā izsist no ierindas. Rudens pusē, tad, kad bija tās sarunas par to, kāda šī cīņa varētu būt, un vai vispār notiks, Huks nemaz negribēja ar tev taču pat boksēties. Atceries, bija taču tie paziņojumi no viņa puses, ko es tur... Viņam vienkārši nebija ar ko cīnīties. Nē, tur tā situācija tā pēc tam sagriezās, bet kāpēc tajā brīdī viņš varēja tev atteikt un pēc tam neatteic? Izstāst par tām aizkulisēm, jo īsti nav skaidrs, jo tā boksa virtuve ir tik tāda saudabīga. Tu pats atceries, pirms pāris gadiem atbrauc, mēs te prasām, viņš saka, es tā īsti vēl neesmu tur sapratis, ko tur tie menedžeri vēl vienojas ar producentiem, bet kas Huka gadījumā bija? Viņš sākumā saka nē, pēc tam saka labi, Es neatceros, ka viņš teikt nē. Bet viņam bija iespēja boksēt, es neatceros, kas par bokseru bija, bet viņam bija iespēja boksēt ar mazāku risku par savu IBO jostu un nopelnīt lielāku naudas summu, es tā domāju, man tā stāstīja. Un bez riska. Bet šeit cenās to, kad bija VBC un tad viņš, gribēja arī Viņam arī ir galā kaut kāds sajūtas, ka viņš boksā ir vērtīgi, vai ne? Tad loģiski viņš sitās par prestižāko jostu. Jo televīzija, tur arī, man tā liekas, tur televīzija noteica RTL, par ko viņi tur atbalsta, ko viņi neatbalsta. Kādas cīņas, kādas pretinieks, jo viņam arī vajag foršs tāds šovs, ja tu paņem saucamo maisu un viņi tur nobuksē ar viņu tur vienos vārtos. Nav interesanti cilvēkiem. Jābūt kaut kādai spriedzei boksā. Un šeit tā spriedze bija līdz pat pēdējām raundam, sākot ar pirmajam sagatavošanās mēnesi. Pirmo sagatavošanās mēnesi līdz pat pēdējām raundam bija tā spriedze turējās. Tiešādi mēs redzējām, ka tavu māsu tur ap ringu, tu tā lec pat augstāk nekā tu, godīgi sakot. Viņi tik lielu āzēru tur izpildīja. Ģimene tev sagaidīja, kas tie bija par kārumiem, kas tev bija uz galda nolikt? Skaidrs, lidostā bija daudz un priecīgi un laimīgi un sveica, bet ģimenē noteikti ir firmas ēdiens.
Kas mums bija pa firmas ēdienu? Čempionu brokas. Es tā nezinu. Nāceries. Bērni? Kā bērniem skolā? To taču tu zini? Bērniem skolā bērni bija uztaisījuši ar vecumāti tādas pašas uzrakstītas tādas plakātiņas ar sveikumiem un sagaidīšanu mājās. Tas bija tādi patīkami, un sieva jau bija lidojusi ar maniem uz Vāciju. Jā. Pirmo reizi bija atbraukusi uz tādu, mēs jau mums jau noruna bija sen to, kad uz čempionu cīņu viņi brauc, neskatoties, kur viņi būs tā cīņa kaut vai Āfrikā. Tā pirms tam tā kā bija tāda aizsprieduma, ka nevajag braukt? Nu jā, tad nebrauc un nāca tikai šeit Latvijā, kas cīņas bija, bet nu jā, ārvalstīs nebrauc. Redz, kā nav valdes teiciens, ka uz kuģi nevajag ņemt sievietes. Vajag ņemt. Nē. Nu, tas jau ir basketbolā bija tas. Klausies, te jautājums no Jāņa Roberta Krama. Kā mēs turpmāk grasās apvienot profesionālu boksu ar darbu policijā, zinot, ka tagad būs daudz izaicinājumu un būs regulāri jāboksējās? Nu, pirmkārt, tagad iespējams, ka būs arī mazāk jāboksējās, jo čempionu cīņas aizvada 2 reizes gadā. Ja pirms tam bija boksējis biežāk, 8 raundu cīņas, reitingu cīņas, tad kāds 3-4 reizes gadā aizboksēja, bet sagatavošanās bija tāda pati. Tad šeit, čempionu cīņās notiekās jāatpūšās mazliet vairāk un jāgatavojas arī mazliet vairāk. Pusgads apmēram, jā. 2 reizes gadā ir. Bet tas nozīmē, ka šajā gadā mēs varam sagaidīt jau arī izaicinājumu? Kaut kur uz gadu beigām? Es domāju, dod Dievs, kad jau oktobrī iespējams jau būs cīņa. Man jautājums par svaru. Tu paliec kruzeru svara kategorijā, vai tu tomēr gribi kaut kur staigāt? Pirmais smagais? Jā. Es gribu, lai es vēl zemāk kaut kā. Nē, es prasu kādu. Kā tev sajūt? Jo tur jau ļoti daudz staigā, tie lielie bokseri, visur tur papakaļ staigā. Es varu pateikt to, ka mana kategorija 91 ir tā, ka vai nu tev jāmet 10 kg vēl nost, tas ir uz 81, vai nu tev jāboksē supersmaksaros. Man tā sanāk nav tā kā būtu nākošā kategorija pēc 4 kg. Te ir vai nu te uzreiz supersmaksuriem, vai tev jāmokās un jāmet ir līdz 81, bet es esmu tur, kur es esmu, savā svāra kategorijā, un te arī domāju palikt. Politiķi jau tev ir zvanījuši, teikuši, Maira, mums ir vieta, te pašvaldības vēlēšanas, atbrauc, piedalies pasākumos, parāda rību savu, mēs pie Reizekalas stāstīsim, ka ar mums kopā ir Mairas, lai balso. Viennozīmīgi sieva man ir iedevusi tādu nosacījumu to, ka politikā es neju, jo katrs dara savu profesionālu darbu. Politiķiem jābūt ir savā jomā, sportistiem jābūt savā jomā. Zelta vārdi. Bet vai tu jūti, ka šis panākums ir izveidojis tādu kā tādu, kā brauc ritens, un tad ir bomīts, un uz bomīšu sāk sēsties cilvēki. Un viens ir tautas mīlestība, tā ir, un tā būs, bet ir jau arī kaut kādas lietas, ka, varētu tā kā, Mairija, varbūt tev ar sponsoriem vairs nav problēmas, pēkšņi. Nekas nav palielinājies, nekas nav samazinājies, līdz Dievam, bet sponsori, es domāju, ir apmierināti ar to, ko es esmu sasniedzis. Ne tikai sponsori, bet tā, ka tevi izmantot šobrīd, vai sāk izmantot, vai ir mājienu, tu saki, paga, viņš, vēl nē. Tā nav. Vai ir? Nē, nav pagaidām, es arī neesmu pieejams, tagad es neceļu svešus numurus, iespējams, nezinu, kas tur zvana, bet es arī nezinu, no kurienes dabūšu un numuri. Bet jebkurā gadījumā es esmu īstenībā apmierināts tas, ka man ir, un lai nebūtu pa maz un nebūtu arī pa daudz, jo cilvēki, kā mēs redzam, ir diemžēl skaudīgi, un tāpēc man neko lieku nevajag. To, ko es esmu pats nopelnījis, tas ir mans. Ar to arī jādzīvo. Un ar to arī jādzīvo, un man nekas liekas nav vajadzīgs. Valdi, tev vēl viens jautājums? Man jau pāris jautājumi ir vēl attiecībā par to. Viens jautājums ļoti tāds no vēstures, cik tu labi zini. Ar ko, Action saucās, kas uzdeva jautājumu, ar kuru no pasaules boksa leģendām, esošām un bijušām Mairas gribētu tikties ringā? Es par to domāju, skandrā. Ar vienu no leģendām es iespējams, ka tikos ringā. Tas bija Taisona uzvarējošais Denis Viljams. Jā.
Bet es sapratu to, ka es esmu maziņš un supersmagsvaros man tur darīt nav ko. Kaut gan viņš nav arī lielākais boksers no supersmagsvariem. Tur, ko es gribētu, nezinu, pa lielam nav tā, kad es... Piemēram, Taisona. Piemēram, Lenoks Lūijs vai kaut kāda tāda, tie bija... Kličko. Jā, tie ir visi supersmagsvari nosaukti, jā. Kādreiz, iespējams, Royce Jones bija, bet tagad Royce Jones tagad pastamies, viņš nekas nav, viņš jau, diemžēl, nav aizgājis kā zvaigzne, kā superboksers. Viņš pelna naudu visādā veidā, jā, cik vien var. Iespējams, ka to naudu ir ļoti ātri kaut kādīgi iztērējis. Un tāpat arī Taisons, jā. Kā var 100 miljonus iztērēt? To es pagaidām nezinu. Tas arī... cilvēks iztērē. Tas ir jāmāk arī. Tikai Amerikā. Tas vēl viens jautājums Melnais Zirdziņš uzdeva. Tad palūdziet sarindot Māri pasaules top 5 reitingu krūzesvaru kategorijā. Pieņemsim, tu esi pirmais, jā? Nevis pieņemsim. Kā tu vari pieņemt? Māris saka, viņš ir pirmais, tālāk, 2., 3., 4., 5. Kurš būtu tad tavuprāt? Aleksandrs Usiks ir arī ļoti spēcīgs boksers no amatieriem. Usiks. Olimpiskais čempions. Pēc tam Dortikus Kubietis ir diezgan spēcīgs. Es domāju, visi no top 10 ir spēcīgi bokseri. Tagadējie, kas ir manā svaru kategorijā. Un pie katras ir savu specifiku, ar savu odziņu. Un kā jau es minēju pirms tam, radio, kad tagad tikai, teiksim tā, liekas, jau sasniegts tas VBC jostais, ir kļūst par pasaules čempionu. Tagad tikai viss sāksies. Esam pie tā ceļa, kad sāksies viss tās pats galvenā daļa, teiksim tā. Pašas tās lielās cīņas jā. Kur tu vēl lielāk par to, ka tiec pie jostas? To mēs redzēsim arī tālāk. Tagad pa viņu jostas cīņa, kurš gribēs un kā gribēs, tas jau pēc tam. Iespējams jostu apvienošanas. Jā, jostu apvienošanas. Kombinācijas dažādas sarunas. Un pretinieki būs tikai arvien spēcīgāk un spēcīgāk. Ir variants, ka tu varētu uz Ameriku pārcelties, tur kāda cīņa būs? Tas ir skatoties, kāda būs piedāvājumi. Tas ir pavisam cits tirgus, jā. Tas ir pirmkārt cits tirgus, tas ir atkal jābrauc turien, tur jādzīvo kā minimums mēnesi, 2. Pat ja ne vairāk, pat 2. Attiecīgi, jā. Cerams, ka tur arī būs ienākumi vēl. Tas ir fakts, jā. Lai neiziet uz Pilnversija šai sarunā ar Mairu Briedi, ar Mairu Briedi, šito mēs vēlreiz varam pārrakstīt, jā. Pilnu versiju ar sarunu, kurā piedalās pasaules čempions Mairis Briedis, skaties.lv, taču mums vēl ir Twitter bārs un jau pieskārāmies valsts vēlmei atalgot vai cilvēku vēlmēji atalgot, bet Maira, tev būs pārsteigums. Mēs pavaicājām, ko katrs no tiem cilvēkiem, kas vēlas kaut kādā mērā tev līdzēt, būtu gatavs tev iedot. Un godīgi sakot, viens otrs pat rībi ir gatavs ziedot. Paskatīsimies. Twitter bārs kopā ar pro basketbolu no Brīvības ielas 101, Jordana Heats jaunais, Brave Blue. Jā. Drosmīgā zilā. Jordan Tupels jaunās varat nopirkt spēcīgs pieteikums, pēc cik tur gadiem atkal tas stāsts, bet lielāks pieteikums. Uz B-printer 3 uztaisīt arī var. Tagad arī nav problēma. Drīz arī, protams, boks cīnas printēs uz printeru. Nav tādas dzirdētas lietas, ka tas varētu tā notikt. Drīz jau būs tas, jā. Boks cīnas izprintē. Par rokai. Labi, mēs Twitter barā uzdevām jautājumu. Valsts grib atalgot Briedi par izcīnīto jostu un titulu. Ko tu pats būtu gatavs dāvināt Mairim, apzinoties, protams, savas iespējas? Nekādi ir dažādi, jā. Lūk, un, Valdi, es izcēlu Mihailu Reinvaldu. Bet varbūt, lai Mairis nosaka labāko, varbūt. Jā, mēs nosauksim tos pretendents. Es 4 izvēlējos, un tad mēs Mairi dosim iespēju pateikt. No tiem 4 izvēlēties. Kurš tad iespēja pēc balliņas? Mihails Reinvalds saka, savu veselo ribu viņš ir gatavs iemainīt pret tevu savainoto. Bravo, saka. Mairim neko nevajag dāvināt un prēmēt, viņš ir īsts vīrs, pats ar savām rokām visu sapelnīs. Jā, kā pa iet malā no dāvināšanas. Agris Bērziņš saka, es apsolos nezakt.
Tāda acīmredzot, Agris Bērziņš visu laiku ir zadus. Jo viņš saka, lai Mairim mazāk darba, attiecībā laikam par policijas darbu. Ja? Tā kā Agris Bērziņš redz, ja? Mēs negribam saukt Agri tev par zagli, bet tu pats saki, es apsolos nezakt. Ja? Un lai vairāk laika treniņiem attiecīgi būtu. Un savukārt Andris Nitišs saka, apzinoties savas iespējas, viņš ir gatavs ziedot nieri. Un te neizskatās, ka te ir joki. Jā, cilvēki ir pārdomājuši tās lietas. Nu, ko, Mairi? Protams, ka tur ir stāsts arī par Rainu, tiek citēts, tur, ka ir pāri sāpēm un tam līdzīgi. Bet no šīm te 4 versijām, ko mēs tev nosaucām, aizkustinājums, tā kā vēlme. Tātad par policiju runājot, es neķeru zagļus. Mēs esam... Pirmais. Jā, mēs strādājam mazliet citā jomā. Jā, ņemam nost. Bet agrāk tas nenozīmē, ka jāturpina zakt. Tas nav tā. Riba un niere, kur būs augstāk? Nē, tad ir riba, niere un Mairs ir viss sapelnījis pats ar savām rokām. Viņš ir īsts vīrs, neko viņam nevajag. Tur ir taisnība, to es nopelnīšu, sapelnīšu, es tā ceru, ka būs. Tur viņam taisnība un nieri, es tā domāju, viņš lai atstājas savai veselībai. Taisnība arī. Un paldies Dievam, man viss kārtībā ar nieri ir. Un es domāju, lai arī, jā, kamēr tā riba, es cerams, ka ar to vēlējumu tā riba ātrāk sadzīs. Mihails Renvalds. Lai viņam tiek, jā. Mihails Renvalds ir gatavs savu veselo ribu iemainīt pret tavu. Pēc kārtas, kur tā ir? Tur jau tagad skaidrs ir cipari. Tur skaiti jau, zin kā rības. 3., 8. Nezinu. Tur ir skrimslis, tur pastāv. Skrimslīts. Savienošanās. Mihails skrimslīt savu, jā, visticamāk. Attiecīgi mēs gan Mihailam novēlam veselību, gan arī tev un Valdi. Klausies, tā kā mums ir tāds cirks, jā, varbūt tu esi dzirdējis. Spēle cirks? Jā, un brīvajā laikā, tad, kad tu būs dikti sagurs, tad varēs uzspēlēt, pasmieties un pašļūkāt uz augšu, uz leju. Paldies. Ļoti labi. Un pats starp citu arī tur ringā. Jā. Atradīs sevi, novērtēs. Man paši teica, kas taisīja šo, bija piedāvājis, bet es kaut kādī nepaņēmu. Nekas tagad ir. Tu zināji, ka tu pie mums ciemos nāk. Spēlē cirku, veseļojies un aizstāvi titulu, un lai tev vēl ir daudz jostu. Un mēs tiksimies gadu beigās. Daudz jostu. Gadu beigās. Paldies par novēlējumu. Paldies tev. Super.